Labrīt no rīta! Mēs tikko apēdām pēdējās mūsu krājums, Roltons. Un vienkārši visi mēs atvadījāmies no Rēdliha. Frederīks! Tagad, viss ir atkal ceļojums var sākties. Kā, viņš jau nav beidzies nemaz, bet... Jūs sapratāt, labi, tagad mums jāiet uz to Berlīni. Mēs negribam, protams, neko tērēt, nekādu naudu. Apmēram 2,5 stundas būs jāiet, varbūt 3 līdz Berlīnai. Tas jau par vēl. Atkal tunels nāk, johai, 2 ārā, reku ir. Ja viņi grib tuneli, tad grib, ko es varu cik pateikt. Mēs iegājām veikalā, pa ceļam kaut kas jānopērk, ka mums galīgi viss vairs nav nekas. Tagad esam veikalā, vienkārši meklēsim kaut ko sapirkties un dosimies tālāk. Te viens bišķi ar ratiņiem nevar izturēt vairs. Jāapstāst, ko mēs īsti varam nopirkt. Naudu tērēsim pirmo reizi. Pirmo reizi naudu tērēsim. Ej, nost! Šitie labākie muslī, ko esmu nopircis. Pastīties. Tu pastīties, 89 centi. Sapirkām ēdienu. Ejam, turpinam atkal iet uz Berlīni. Saldējam pa 2 eiro. Ej, nost, netīri lēta. Ko mēs sadarām? Kaut ko garšīgu. Rīt taču Berlīnē būsim. Te jau kaut ko varēs pirkt. Man ir jogurtiņš. Bet man nav ar ko ēst, tāpēc es paņēmu šito te jūru trauciņu. Ej, gals, kas pa karstu un te ir. Ej, gals, paskatieties, kas man pa jogurtu ir. Viņam jau pagaršo, davai. Pagaršo un tu pateiksi, kāds viņš ir. Ej, no 100% nenormāls garšīgs. Tā ir dāvana. Es taču teicu! Viņš nenormāli garšīgs, jau Anglijā šito ēd. Šitas ir vienkārši kaut kas labs. Ej, taču tu driblēt. Ej, taču tu driblēt. Es nezinu kā jūs, bet es tādu neesmu redzējis. Es nezinu kā jūs, bet es kaut ko tādu neesmu redzējis. Čals jau otro reizi atrod. Es nezinu kā jūs, bet es tādu neesmu redzējis. Diezgan tālu vēl jāiet. Karsts ir nenormāli. Plecs sāp. Jurim vēl somu kaut kas noticis. Bet plecs ļoti sāp. Tagad mūs vedīs uz centru. Paķēr cilvēki. Tik boši. I have been in Israel in the 60s. From film and then book. Okay. It's very nice to meet you. Thank you very much. Take care, take care of your health, yeah? Tas ir jauks cilvēks. Pats piedāvāja mums aizbraukt un vienkārši superīgi. Vai? Es vienkārši jūtos atkal nenormāli laimīgs. Dzirdēji, viņš teica, ja mēs vēl nedēļu paliktu, kādu nedēļu viņš mums viss izstāstīja tikai turistiem. Ko viņi tev jautās? Hello? No, we speak English. And you're tourists? Yeah, tourists, yeah. Okay, well, enjoy Berlin. Okay. Bye, bye. Čipritīgā. Mēs esam turisti jau. Kas tiem ir sūdīgi? Tiem sūdīgi paliek. Tie ķipi ir spoki. Kāds zina, kāpēc viņiem tāds cepurs ir, vai viņi guļ, es nesaprotam. Tā ir māksla! Viņas līdz apkrāsos. Debesis skrāpis. Viņš skrāpē debesis.
karsts ir. Nu, karoči, mēs nezinām, kā tikt ārā no pilsētas uz Džekijas pusi. Viens saka tā, viens saka otrādāk, un nu, reāli mēs nezinām, kur mēs atrodamies. Reku šis puika spēlē grafonu. Nav ko darīt. Ienācam tikko vienā veikalā un mēģinām dabūt kasti. Un Jurs viss sarunāja, vai ne? Nu, bet, protams. Nu jā, Aprakstam kaste. Kaste, lai kā uzrakstītu, kur mēs braucam. Ne? Super, mums ir kaste. Joprojām mēģinām tikt ārā no Berlīnas. Iegājām McDonaldā. Mums ir karte. Pastāst. Esam dziļā dirsā. Kur ir vispār iela? Reku mums te vajag, nu? Kur ir tavu Bersdenu? Reku īrā! Lai tik ārā no pilsētas arī tik grūti. It kā vēl kaut kāds 17 kilometri mums jānomiet. Mēs nogājām gabalu un tagad mums jāiet atpakaļ. Mēs gājām kāds 40 minūtes, tagad jāiet atpakaļ. Un kā tev iet? Pastāst, kas tev sāp? Nu, man sāp dīrisā, nu. Mēs atkal stopējam un mēs reāli stopējam pilsētā. Pilsētā mēs stopējam mašīnu. Eku. Dresden. Dresden, tas ir uzvelts. Uzvelts tad. Uzvelts tad, jā. Negribam Mersi braukt. Nu, nezinu. Šodien ar Mersi brauksim. Ai, nē. Aiziet. Stādinām, stādinām, stādinām. Reāli es nezinu, ko mēs iesāksim. Aizvakar arī bija pulkstenis 8. Neviens neņēma. Tur vismaz bija zālēs, kur pagulēt. Tev, es zinu, jumts, pietur. Nezinu, reku zālē. Tev tur es celt pa brīdi. Es nezinu, kā šie dien beigsies. Es reāli nezinu. Ko mēs darīsim? Un pats trakākais. Dirsas vilst. Var redzēt man? Jā. Reāli, mēs vēl vispār neesam ārā no Berlīnes. Un mēs vienkārši tagad pa tumsu ejam pēc norādēm kaut kur vienkārši uz priekšu, lai nepaliekam uz vietas. Bet es tikmēr piestrādāju par gaismotāju. Jā, viņš ir gaismotājs vismaz. Diezgan tumšs šieliņš, jā, tāds nepazīstams. Ir tā neaumulīgi bišķiņ, bet nu, bet zin, kas pa sūdiem projām dirsas vilst. Mēs reāli nezinām, kur iet, jo mums kaut kas ir saģiskarējis ar karti. Jūras aizgāja kaut kur tagad skatīties, kur īsti mēs esam, jo mēs nesaprotam. Mums visu laiku gāja, labi, gāja, bet pēkšņi vienkārši kaut kas notika un vienkārši nezinām vairs, kur esam. Cenšamies atrast pēc kartes, kas te ir tagad pēc šīs, bet drusku kartes sarežģīti. Diezgan vēls jau ir 11, man liekas jau pāri, jau uz 11 sāk iet. Šī ir viena traka diena. Pašlaik esam parkā. Vismaz nonācām tur, kur vismaz mēs nedaudz arī vēlējāmies nokļūt. Un izskatās, ka mums šeit ir jāpaliek pa nakti. Nu, bet diezgan tas parks ir ļoti, ļoti skaists. Te ir daudz puķītes, smukā sakopt zāle, un te ir vienkārši skats uz debesīm, un te viss ir mierīgs. Un Jūrs jau ir reāli iekārtojies savā ērtajā pozā. Nu, ko, draugi? Izbaudām. Soliņš ir. Soliņš ir. Tas skaists zvaigznes, koki. Ko vēl var vairāk vēlēties? Ne, bet tiešām reāli. Bet smieklīgi izskatās. Viņš pat botas ir novilcis. Nu labi, es arī esmu maz zeķiem tagad kā mājās. It kā šī man guļam iet, bet es vēl te izbaudu bišķi zvaigznīti. Te mans botas, man te, man liekas, kāja īkšķis jau nezinu, bet pirksts asiņo atkal. Bet, nu, mēs jūtamies labi. Debesīm, te ir vienkārši skats uz debesīm, debesīm, un te ir daudz puķītes. Viss mierīgi, un parks ir ļoti, ļoti skaists. Vismaz mēs Izbaudām. Zvaigznes. Kā domā, cik mēs esam nogājuši ar vakardienu kopā? Teikšu
80 km. Nu, kaut kur iespējams. Es domāju, ka mazāk.